Jo ļoti daudz cilvēku Latvijā, viens Latvija šitāda, Latvija tāda, lidot prom. Es joprojām neesmu redzējis, kāds cilvēks šādi runā, aizlidoju uz citu valsti un uzbūvēju baigo uzņēmumu. Pieredze man ir nākusi tieši no Francijas, Libānas, Latvijas. Mans ceļš ar uzņēmēju darbību sākās Francijā, door-to-door salesman. Gāju pārdot internetu pakalpojumus. Kāpēc 3 valstis? Man visu laiku likās, kaut kur citur ir labāk. Biju Latvijā, nezināju, ko darīt. Davai aizlidos uz Libānu, pamēģinās tur, es tur ar draugiem runāju. Kas tev tur notiek? Davai, uztaisīsim tur uzņēmumu, aizbraucu uz Libānu un saprotu, ka īstenībā tā pati situācija, kas Latvijā. Pēc tam es tāds labi zinu, ko Libānā negribēšu. Es dodos uz Franciju, atkal mēģinu kaut ko izdarīt, door-to-door salesman, kur es pastrādāju vairākus mēnešus, mēģināju pārdot tos internetu pakalpojumus, un es sapratu vienu. Es lidoju šeit, es lidoju tur, visur ir vienā. Tev vajag zināšanas, tev vajag kontaktus, lai vispār rīkot kādu uzņēmumu. Viss nāk ar zināšanām un ar kontaktiem. Tikai un vienīgi zināšanas ļoti aktuāli, bet tieši ar AJC mums ir viss uzsācis ar to, kad ir kontakti, cilvēka perspektīvas. Tātad, kā tu vari reāli runāt un pasniegt informāciju cilvēkiem. Latvija, Libāna, Francija ir tāds reāli savādāks valsts, savādāk kontinents, un cilvēki domā mazliet savādāk, bet tomēr tā būtība vispār cilvēkiem, kas viņiem ir nepieciešams, ir pilnīgi tā pati, es teiktu. Protams, nauda, ģimene, veselība, kā teicu, nav vienmēr optimāli mēģināt meklēt kādas citas vietas.